Hei! Reāli man nav kur kameru nolikt, tāpēc es ceru, kad redz, viņa apmet otrādāk. Anglijā beidzot augstums sākās. Ideja tāda, liešam pakaļ OSB, siltinājumu vatei, bišku paņemsim un jau kaut ko reāli sāk darīt, ne? Ziema nāk un vajag normālu darbnīcu, teikšu, kā ir, un vajag, lai ir siltums, ne? Davai bležam. Dādī. Ere, cik labi, ka tāda mašīna ir. Gribās jau lielāku, bet laikam jau laika būs jāsamaiņš pret busu, jo tādā variantā vesels loksnes reķiņi nācās pārzāģies pusēm. Bet, tāpat vesels loksnes, vai es uz sienas uzbāstu, vienu varbūt uzbāstu visu. Tad reāli, taču, paņēmu arī vienu vats ruli, bet tas ir vairāk kā augšai. Un sienām vati es vēl, tā kā man vēl ir bišķīm, bet es kā vēl arī dabūšu. Reāli man tagad jāaizmočī uz mājām, jāizkamē mašīnu un jāizlaiž uz Veikfieldas pāris stundām, un tad turpinām video. Nu ko, skāžim tā, ka pirmā fāze ir izdarīta, un man jau ir bez afigēnēs īstenībā. Bet tā, reku vate, tēt, paldies par vati. Tas OSB, ko es dabūju sazāģot pusēm, tad reāli vienkārši te aizies 4 loksnītes, doma ir kāda vienkārši. Šito sienu un pusi līdz tejienai un griestus nopakot, nosiltināt un uztaisīt reāli stingru, bet ne pārāk lielu, nepārspīlēt plauktu kaut kā 30 cm, kur man goļošā veidā tiks salikt reāli tikai tīri vienie ozoli. Jo man ir 2-metrīgi ozoli, 2,10 m, tā teikt kaut kā 2,20 vai 2,40 plus mīnus kaut kas tam līdzīgs. Tad vienkārši šo pusīti plaukts ozolām, tādu turpinām pārējo. Un siena būs pašās reāli beigās, tā kā man paliks, te gandrīz viss būs izdarīts. Durvis, piemēram, nopakots vispārējais, jo reāli es negribu tagad izraut sienu ārā, un tas viss troliņš iet uz kaimiņiem, man viņi pēc tam nāks un bļāvēs bez trokšņa, teiksim tā, tāpēc gribās nopakot visu pasmuko un. Davai močiem! Ko vīri? Baigies Nē, sākstos, viss kārtībā. Reāļņa siena viena ir normāls pārkojums reāli. Pēc, kad es viņu cēlu, tas pirmais nāca un pēc tam šis tika piebūvēts klātī. Bet kā es to ār sienu darīju, es reāli viņu uzcēlu pagalmā, nokrāsoju un es viņu ieliku. Un tad pieskrūvēju iekšpus. Tikai tāpēc, ka tur man ir sāta reāli. Tur sprauga vot tāda. Tāpēc tur ir tā kā reāli dubult siena. Tajā pašā laikā tas labāk, normāls pakojums, cik jau sanāk 7-8 cm. Mēs reāli gribējām tā, lai zolīti viss tur ir, viss caurumi, viss cietī ir un būs normāļna, tiešām būs kā sava. Tagad reāli tur un plauktu močiem augšā. Jāizmagots normāls plaukts, jo tur būs šausmīgi daudz ozolu un svars ir nenormāls. Man jāskatās grīdu, vajadzēja it kā izturēt. Kā jūs pirms tam teicu, te ir plānāka grīda, bet tas tā. Es tā pa brīdim pafilmēšu reāli, tāpēc, kad visu laiku filmēt, pirmkārt man kamera pārkāsies, otrkārt man atmiņa nepietiks, un treškārt kaut ko sačakarēšu viennozīmīgi. Tas tā. Reāli, tad, ko, turpinām, un, staresņa rades, bļāvies. Mačiem tālāk reāli, skatāmies, kas mums tas sanāks, cik stāv tikšu, un, tik tiks, bet, vismaz lēnā garā iet uz priekšu, un būs bombočka.
thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Nu, ko īstenībā sen nav runāts. Teikšu, kā ir. Tur sanāca normāli, tas caurums jāiztaisiet. Reāli es vienkārši negribēju izmantot jaunu, teiksim tā, jaunas OSB loksnes pirkt. Man kā viena vēl ir, bet to es atstāju zapasā jau nekas. Un negribējās reāli liekot terēt nav, tāpēc es izmantoju visus reāli vecos durvis. Tur būs reāli īstīts nāks apkārt ar gumijām, lai augstums nenāk iekšā reāli. Un paliek šo nopakot daļu. Te vēl jāizdomā, kā to gaisa trubas paņēmu, nevis pasūtīju, bet aizbraucu nopirku reku tādas te. Desminietes, 3 gabals, 3 metri. Vienkārši, lai pabeigtu to nosūcējumu, visu. Tur baigās par auga paliek, tikai tāpēc, kad, kā jau es teicu, grīdi te ir samāk nekā tur, bet es gribēju izmantot to loksni. Bet es muku īstīt reāli pielikšu un būs čoina. Bet, nu, nekas daudz nav palicis reāli. Šis, tas, te jāuzliek arī būs līstīt, tāpēc, kad reāli tie caurumi, viss pārējais un tad jau būs bombočka. Roktus jāieliek, ārā netiek. Ārā netiek ārā, laist mani ārā. Tā kā tā. Un tad reāli, jā, ko es vēl izdarīju, plauktu uztaisīju. Vienkārši plaukts, tur ir 50 ozoli. 60, 40 un apakšā ir lielie ozoli, bet tie visi OSB, viss nāks ārā. Gaisim vēl te būs jāieliek. Un vēl doma īstenībā tam plauktam es skatīšos, varbūt es to plauktu atstāšu maziņu, jo man pārāk daudz tie 50 nav. Un tur uztaisīju tādu mini skapīti, kaut kādu 20, 30 cm aptuveni, ar durtiņām, kur salikšu strumus īstenībā. Un apakšā tur bišķiņ vēl runa, bet tas bārdaks te jāsās būs. Vēl vati palika, man vajag tur nopakot vēl reāli augšu. Nu tad vajag šodien pabeigt. Čau! Nu ko? Gribat redzēt manu darbnīcu? Tur īpaši nav ko redzēt, ja godīgi. Bet, davai, paskatāmies, kas ir mainījies, ko esmu sadarījis. Reāli ir tā, kad atkal reāli. Kas man ir to reāli? Es skatījos video pirmo daļu un visu laiku reāli. Tas ir reāls. Pielips kaut kur man ir. Teiksim tā, kad ir tas vēl ir jāizdara, bet to es pagaidām atstāšu. Es nobeigšu reāli pirmo daļu. Durvīm paliek, rokturs viss pārējais, jo man šo tapiņu vajag garāku. Pagaidām tā vienkārši tāpatās. Te vajag līstīti, stūrīt, tur līstīti, kubalampa. Tur līstīti un te to līst, ko es teicu pirms tam, jo te ir tie caurumi, tāpēc, ka man tur bija tie tur. Un, kas vēl? Sakrāmēju pilnu visu materiāliem, reāli materiāls man ir nenormāli daudz. Bet, viņš arī aizies un viņš ir reāli vajadzīgs.
Es negribu tā, lai man ir 2 gadus atpakaļ reāli izbeidzās pilnībā vispār materiāls 3 mēnešiem, man bija reāli viss precīzi. Tad tā arī izskatās reāli. Atkal reāli. Kas man ir ar to reāli? Nu, rūmi ir daudz vairāk pašredz. Eku sīkās spēlēs. Oliver, es tev redzu. Nu, tā, nākošais, kas ir galda apakš. Tur ir tāds, tā kā, skapīšu plauktiņš vairāk. Domā, durtiņus uztaisīt, lai vienkārši viens liels durs un salikt viss, teiksim, tā instruments, ko netik bieži izmanto, tie, kas tur viss mētājs apakšā skaidās. Auč. Tad doma ir kāda, tad mēs darīsim, kā mēs galdu dalīsim šeit pusēm, šādā veidā. Galds pabīdās sānu, būs vairāk rūmas apkārt un nebūs tā puse. Es vēl izdomāšu, kura puse. Un visi tie atgriezumi ir jāšķiro ārā, jo es gribu tiešām tā, lai galdam apakšs ir tīris un tur nav pilnīgi nekādas skaidrs, nekāda museri, nekas. Bet galds paliek tajā pašā pozīcijā, tikai bišķi pabīdīsies sāniem. Un šeit mēs izdomāsim kaut ko, jo man nāk vēl 2 instrumenti. Šeit varbūt vienkārši uztaisīt galdiņu, ko varētu pabīdīt. Bet, nu, jāskatās, kur to nosūcēju nolikt, jo pagaidām tā truba ir ietaisīta šeit, un viņa aizies pa augšu projām tur uz turieni. Un vilkme ir ļoti laba, tiešām super vilkme ir nosūcējuma ideāla. Un, nu, putekļi ar baigie nav, ko viņi ieslēdz. Baigas skaļšiņš arī nav, paši redz, putekļi nav, jo kā nekā tas maisis ir baigi labais. Tad tā. Pasūtīju. Šī atnāca 4 metri vai 5 metri, kaut kas tam līdzīgs. To ir doma arī beigās salikt pa tiem visiem instrumentiem. Varbūt vēl vienu uztaisīšu šeit, kaut kur vēl vienu. Tad nāk ārā šajā vietā kaut kur. Un tad vienkārši skatīsies sadalās, jo man tās varamās lūciņas, viss tas man ir. Bet nu tā, lai tiešām forši strādāt, bet tagad super vienkārši. Ritīgi labs, man patīk īstenībā, ir ok. Darba ir šausmīgi daudz, vienkārši sanāk tā, kad ir pagājis jau nedēļa. Jā, īstenībā nedēļa pagājis, kopš es visu to reāli darīju, tāpēc, ka man bija nenormāli daudz pasūtījumu, es vienkārši rāvos pasūtījumiem. Bet, nu, ieskats ir tāds, un izskatās šādi, jā. Ir super, tiešām ir labi, ir labi. Tad nobeigšu pirmo daļu video, otrā daļa būs kāda. Pārveidojam galdu, vēl instrumenti. Un nobeigsim šeit visu un paskatīsimies, kā izskatīsies tad. Jo vēl ir kaut kas prātā, bet to es jums neteikšu, to jūs redzēsiet nākošajā video. Vai ne? Ko, paldies, ka skatījāties, kam patika, uzspiežam laiciņu un piesakojam. Čau!